Lāzers Dāvis Bertāns nokļuvis nevis Oklahomā, bet gan Bēdu ielajā. Kādai amerikāņu modelei krūšu atkailināšana Las Vegas Raiders stadionā beidzās ar vai Džeims Hārdens nolīdzis kādu šoferi, lai notriektu Kelly Oubre. Labrīt! Vai arī jums pēc pamošanās ir tāda pat balss kā man? Ja jā, tad tu mani saproti. Čau! Te Kristiāns un šis ir Not Safe kopā ar Bet Safe. Atkal parunāsim par sportiņu. Mūsu basketbolists latviešu Lāzers Dāvis Bertāns nokļuvis nevis Oklahomā, bet gan Bēdu ielajā. Kamēr pārējie komandas metas zanā bumbiņu, Dāvītim to neļauj darīt. Netiek laukumā Dāvīts. Kāpēc? Ļoti iespējams, ka vaina nav Dāvija meistarībā, bet gan viņa līgumā. Šobrīd viņš saņem $15 miljonus. Taču, ja viņš šo sezonu nospēlēs mazu spēļu, nākamā sezona šīs summas arī līdz 5. Nekā personīgi. Just business. Business. Kādai amerikāņu modelei krūšu atkailināšana Las Vegas Raiders stadionā beidzās ar izraidīšanu no stadiona. Kāpēc? Brīvība krūtī, cilvēki precēs dažādi. Viņa sajūsmā parāva vaļā. Kāpēc tā jādara? Man patīk, ka tā priecājas. Nati! Tenis! Džokovičs ir ne tikai lielisks tenisists, bet arī diriģents, jā. Šajā video redzams, kā Džokovičs meistarīgi, brīnišķīgi diriģē pūļa izsilpšanu. Wow, look at these scenes. Goodness me. Tur bija skaļāk. Un tagad tie, kuri ar 2 pirkstiem silpi, tagad tikai jūs, tagad bez pirkstiem, kuri malacis, jā. Es varētu būt Džokovičs, vismaz tajā pūļa izsilpšanas diriģēšanā. Vai Džeims Hārdens nolīdzis kādu šoferi, lai notriektu Kelly Oubre? Par Hārdenu, protams, joks. Jā, bet Kellijs Oubris tika notriekts ar automašīnu un kādu laiku viņam nāksies iztikt bez mīļotās nodarbības basketbola spēlēšanas. Interesants fakts. Policija video ierakstos tā arī nespēja atrast brīdi, kurā tas noticis. Tā kā iespējams, viņš vienkārši paklupa. Pasēdēs banānu mīzes. Ja jums šķiet, ka Polijā futbolā nerespektē savus pretiniekus, tad šis nākamais stāsts jau ir next level. Peru augstākajā līgā bez 10 gadu pārtraukuma zelta spēlē Universitario de Deportes izcīnīja uzvaru viesu laukumā 2-0 un nodrošināja savu čempionu titulu. Pirmo reizi pa 10 gadiem svētki, balīte. Bet balīte tumsā, jo mājnieku komanda uzreiz pēc tiesneša galvas vilpes vienkārši izdrubīja stadionā gaismu. Vamos a ver, señoras y señores, la toma Arroyo, final, acabó el partido. Balīte tumsā. Šai reizē tas arī viss. Arī tu šobrīd vari izslēgt savu istabā gaismu un justies gluži kā Peru čempions futbolā. Tas bija Kristiāns Kreļins un šis bija Not Safe kopā ar Bet Safe. Izklaidējies labi.